Tas ir tāda vairāk vazāšanās. Zini kā, ok, labi, ja tavs sīkais ir tāds drosmīgs, nu tāds pa dzīvi, tad varbūt viņam tas tur tā, bet vajag kādreiz, nu, to tavu sīko, kurš nav varbūt tāds beigais, tur tāds, nu, kurš iet tur visu dursa kājums par vaļā. Viņam vajag iedot bišķiņās arī tādu reality check. Nu, davai aiziet pavazājas pa tām durvīm. Aiziet dabū arī kādu tādu veci, kurš īgnis un lapenais izlien ārā. Tā augstā duša bez mazliet. Jā, tā augstā duša iedot. Un tā ir laba, man liekas, pieredze sīkajiem. Nu, tie ir kaut vai no tāda viedokļa. Bet Rīgā, man liekas, ka tur bišķiņ tā kā, nu, kūtrāk cilvēki, tāpēc, ka vispār, man liekas, sīkos ārā neviens nelaiž. Te jau laukos skraida. Agrāk, nu, teiksim, kad es biju sīkais, tad tur vispār, nu, nebija nevienam telefonu, nebija datori, nekā tāda nebija. Tikai ārā viss tusiņš notika. Pēc saules tā kā virzies, zināja, cikos mājās jābūt bez mazliet tur. Nu, apmēram, jā. Nu, jā, akmens laikmets, zin, ka. Vai ne? Tā kā Flintstoniem pulkstenis. Jā, pareizi jāpagriež, un tā tu zini, cik ir, jā. Nē, nu, kaut pulksteņi jau bija, un pašās beigās jau parādījās arī mobiļņiki, bet pats tas